Jā, iepriekš bija tik daudz slikta dizaina, ka izdomāju vienkārši mainīt uzņēmumu nosaukumu. Jā. Esmu kopā ar Mierīgo Edge. Edge ir veicis pāris uzlabojums mašīnai. Pirmām kārtām pats svarīgākais updates. Jā, apakšs ir miris un dzims kaut kas jauns un skaists. Jā, iepriekš bija tik daudz slikta dizaina, ka izdomāju vienkārši mainīt uzņēmumu nosaukumu. Jā. Tālāk mums ir kaut kas jauns arī. Mums ir čilsprits jau labākā izpildījumā. Mums brīvu vietu reklāmai. Šī laikam būs viena no dārgākajām. Šī ir lētākā, jā, teiksim tā, bet viņa arī diezgan redzama. Te mēs redzam, ka te ir kebab house. Te mēs esam pievienojuši mašīnai, ka šeit ir brīvu vietu reklāmai uz kaputa. Tev vajag papildinājumu šitam pielikt. Tur vajag mani izlabot. Tā otrā pusē mums arī ir kebab house, manuprāt, ļoti labi izskatās un iet mašīnas dizainā iekšā. Galvenais atcerieties, katrā pusē ir pa vienai reklāmai no viena tā paša uzņēmuma. Te mums ir brīva vieta vēl, jā? Vēl viens šeit. Vēl šeit ir pieejama vieta, tā kā pāris vietas palikušas. Zin kā, ja jūs izpērkat visus, noteikti atradīsim vēl vietu. Labi, Edge, nedaudz par izmaksām. Tātad, cik vispār kas maksā, ja mēs papildinām, piemēram, pašu mašīnas dizainu? Katra uzlīme kā minimums 60 eiro, jo lielāk, jo vairāk, plus dizaina izstrādes izmaksas. Tā kā jums ir dizainers, tad forši, ja nē, tad mēs uztaisīsim vēl foršāku dizainu. Šodien esmu mierīgs. Viņš ir izdzēris šilspēc, starp citu, jā, jauno garšu. Pats nesaprotu, kas tā pa garšu vēl ir. Es jau dzeru viņu stundu, un es tāpat nesu iekšā. Tā kā mums X5 šobrīd ir updatetots.